mēs aicināsim pašus cilvēkus, kā individuāls personas iedot šīs spēles. Varbūt, ka tev mājās stāv varbūt cirks vai dāmbreta vai šahs. Var sakot, galda spēles, kuras tu vairs nelieto, bet kuras ir labā lietošanas kārtībā. Un var sakot, ka nav viņas kauns arī nest uz citām sabiedriskām telpām, un ka šeit viņas varētu spēlēt citi cilvēki. Un tas ir viens veids, kad cilvēkiem pašiem būs iespējas iedot šīs spēles. Otrs veids, ka mēs domājam uzrunāt arī uzņēmējus, jo kā tas viss aizsākās, tā doma ir tāda, ka šī būs tā vieta, kur būs iespēja arī spēlēt šīs dārgās spēles, piemēram, kā katanas ieceļotāji, kālies un tam līdzīgas spēles. Jo šīs spēles maksā diezgan bargas naudiņas priekš mūsu krīzes apstākļiem, un ne katram ir iespēja viņas iegādāties. Tomēr, skatoties, cik lielas aktivitātes ir aizgājušas Rīgā, kad tiek rīkot arī katanas ieceļotāju turnīri un visā citādi galda spēļu vakari un sacensības, tad viens arī radās viss šī ideja par to, ka varbūt kaut ko tādu mēs varētu arī mēģināt integrēt Valmierā. Valmieras novada fonda jauniešu ideja laboratorija, sadarbojoties ar Valmieras jauniešu domu. Mēs uzrunāsim vietējos uzņēmējus, kas atrodas Valmierā un Valmieras apkaimē, par to, ka viņiem ir iespējas iedot arī šīs spēles un kad viņu vārds parādīsies arī tā kā pie šiem atbalstītājiem. Un, savukārt, uzņēmējiem tā būtu arī jauka reklāmiņa priekš viņa, un savukārt atkal domāju, ka viņiem, ja varbūt tam vienam cilvēciņam, lai viņš iegādātos, teiksim, to pašu alies, kas maksā savus 12 latus, varbūt viņam, varbūt tam uzņēmumam tas varbūt nekādu lielo krīzi neradīs, ja viņš iegādāšos šo spēli un šī spēle paliks Valmieras integrētās bibliotekas telpās un citiem cilvēkiem būs iespēja viņu nākt un spēlēt. Kas īsti ir šī jauniešu ideja laboratorija? Jauniešu ideja laboratorija? Es to nosauktu vienkārši kā jauniešu grupu gan no vidusskolām, gan no Vidzemes augstskolas vidus. Jaunieši, kas vēlas īstenot dažādus pasākumus Valmierā un Valmieras apkaimē, dažādus projektiņus, dažādas iniciatīvas, un ka labumu gūs nevis tikai paši jaunieši, bet gūst arī labumu vēl lielāks cilvēku skaits. Jā, un tāda līdzekļu vākšana vai arī tāda pieredze jau arī ir ideja laboratorijai dažiem projektiem kopā. Kā ir veicies līdz šim? Jā, iepriekšējā gadā viens no, jāsaka tā, laikam arī pats pirmais un arī spožākais līdzekļu piesaistes pasākums bija Velo Fashion Show. Tas notika Valmieras pilsētas svētku laikā, kad iedzīvotājiem bija iespēja nākt ar saviem 2 riteņiem, 3 riteņiem, vārds sakot, vienalga kaut kādu riteņu braucamo, un viņi izdekorēt. Un savukārt cilvēkiem pārējiem bija iespēja nākt un balsot par šiem riteņiem, kurš viņiem patīk. Un, vārds sakot, tā balsošana notikās ar naudiņām. Savukārt viss šīs naudiņas tika noziedotas pēc tam labdarībai. Un, 3 stundu laikā mēs savācām, ja nemaldos, aptuveni 260 latus, un mēs uzskatām, ka tas tā, protams, varbūt arī, ka nospēlēja arī mērķis, ka šī naudiņa tiek ziedota labdarībai. Tad tā jauniešu idejas laboratorijas ideja arī ir tieši tāda sabiedrības labā darboties? Jā. Tā varētu arī tā teikt, jo nav tā, ka mēs arī tikai rīkojam pasākums tā kā priekš sevis, bet tas ir vairāk vērsts arī uz citiem. Teiksim, arī Ziemassvētkos. Mums bija Ziemassvētkos bija labdarības akcija, kuras ietvaros arī sadarbojāmies ar vietējiem uzņēmējiem. Tirdzniecības centrā Vallata rīkojām radošo darbnīcu, kurā nāca bērnu un jaunieši un zīmēja apsveikums kārtiņas, taisa ieglīšu rotājums cilvēkiem, kas atrodas alternatīvajā mājas aprūpē. Un pēc tam sadarbojoties vēl ar citiem Valmieras vietējiem uzņēmējiem, kā Trikātas siers un Valmieras piens, mēs pēc tam apciemojām šos pensionārus un pasniedzām viņiem arī dāvanu paciņas no šiem uzņēmējiem. Un arī viss šīs kartiņas un eglīšu rotājumu un pantiņu skaitīšanu. Un tā, ka tiešām, ka tu beigās jūt to, ka tas cilvēks viņš tā pretī ir iepriecināts un tev pašam arī tā Ziemassvētku noskaņa uzreiz tāda 2 reizes lielāka paliek. Tas ir vienkārši tas ļoti liels gandarījums pašai priekš sevis, ka tu vari dot, ka tu palīdzi nevis tikai sev, bet tu vari palīdzēt arī citiem. Un ja tu redz, ka šiem citiem cilvēkiem no tā arī vēl paliek labāk, tā, kad galvenās,
ir tā, ka tās galvenās lietas jau dzīvē tu nenopirksi par to naudu. Arī cik tev viņas daudz būs, tu vienkārši varbūt kādā brīdī konstatēsi, varbūt, kad darot lietas, kas tev sirdī nav tuvas, ka viņas tev laimīgi nedara, pat ja tu varbūt saņem ļoti lielu atalgojumu par to. Tā, un tad ir vienkārši jāizvērtē, kas tev ir prioritāte. Materiālās vai citas vērtības.